Kolēģi, jūs man dzirdat? Halo? Es dzirdu. Dzirdam ļoti labi. Viss kārtībā. Labi, kolēģi, precīzi 14:00. Es domāju, ka mēs vairs negaidīsim. Un paldies visiem, kas ir pieslēdzies mūsu webināram. Es pirmām kārtām pateicos ekonomikas ministrijai par to, ka viņi mums pasūtīja LVP-kam tik interesanto tēmu, jo mūsu laikos, kad inflācija iet uz augšu un investīcijas ir vitāli nepieciešamas, ir ļoti svarīgi zināt, vai augstas cenas un iespējamie cenu pieaugumi apgrūtinās investīciju ienākšanu valstī, kāda ir tā inflācijas ietekme uz investīcijām. Tā ir mūsu izpētes tēma. Nākamais slaids, lūdzu. Te mēs esam noformulējuši mērķus un uzdevumus. Faktiski mērķis atbilst tam, ko mums gaida ministrija, un proti izvērtēt inflācijas ietekmi uz investīcijām un sagatavot priekšlikumus investīcijām produktivitātes veicināšanā. Mērķu izpildei mēs esam noformulējuši uzdevumus un arī nodevumus. Runājot par uzdevumiem, mēs izvērtējam inflācijas ietekmi uz investīciju dinamiku, izvērtējam arī inflācijas ietekmi precīzi uz valsts investīcijām, tāpēc, ka valsts investīcijas joprojām ir ļoti nozīmīgs investīciju avots. Mēs esam analizējuši kapitāla atdevi un identificējuši galvenos produktivitātes veicinošos investīcijas virzienus Latvijā. Un tas, ko mēs vēl neesam izdarījuši vai izdarījām daļēji, tas ir datu bāzi izveidi investīciju un kapitāla produktivitātes analīzi. Mēs arī taisamies līdz decembrim vismaz izveidot interaktīvu platformu uzņēmēju problēmu identificēšanai. Un daļai esam sagatavojuši priekšlikumu tālākiem soļiem, daļai ceram tos priekšlikumus noformulēt pēc mūsu šodienas apspriedes. Tālāk lūdzu. Šodien savā prezentācijā es attiecīgi mēģināšu jūs informēt par inflācijas ietekmi uz investīcijām, tātad, ko mēs esam secinājuši, par inflācijas ietekmi uz valsts investīcijām, un arī prezentēšu kapitāla atdevi un galvenos produktivitātes veicinošos investīciju virzienus. Es mēģināšu iezīmēt secinājumus un priekšlikumus un informēšu par tālākiem soļiem. Tālāk. Tātad inflācijas ietekme uz visām investīcijām, kas ienāk valstī. Lūdzu. Tātad, sāksim ar to teoretisko ietvaru un proti, kādi faktori ietekmē sakarību starp investīcijām un inflāciju. Principā mēs esam identificējuši vairākus faktorus, un proti tas ir inflācijas temps, inflācijas veids, un vai tā ir pieprasījuma vai izmaksu inflācija. Gribu atgādināt, ka 2008. gadā pēc, tad, kad mums iestājās tā krīze, pārsvarā bija pieprasījuma inflācija, ar kuru bijām saskarušies, bet šobrīd dominē izmaksu inflācija, kaut gan arī pieprasījuma, kas izveidojas vēl Covid laikā, ir zināma loma. Tātad viens no svarīgiem faktoriem ir biznesa cikla fāze, kur mēs esam, augšupējā fāze vai esam lejupslīde. Uzreiz es domāju, ka neko oriģināli neteikšu, ka tagad esam lejupslīdes fāze. Tātad, protams, uz investīcijiem ietekmē arī virziens, un proti kādos aktīvos nozerēs un reģionos ir veiktas investīcijas.
Ir svarīgs investīcijas avots, iekšējais vai tas ir ārējā avoti, vai no privātie, vai no arī Eiropas Savienības investīcijas. Ir svarīgi zināt investoru strateģiskos mērķus un arī veidu, kā tie mērķi tiek īstenoti. Nu, un arī viens no svarīgiem faktoriem, kas ietekmē investīciju, ir ģeopolitiska situācija. Kāpēc es to visu uzskaitīju? Tāpēc, ka ir principā diezgan sarežģīti atdalīt tas inflācijas ietekmi no visiem pārējiem faktoriem, bet mēs to mēģinām izdarīt. Lūdzu. Nākamais. Jā. Te ir ļoti daudz teksta, es vienkārši neiesaku to visu lasīt. Kas ir svarīgi no šī slaida? Mēs mēģinājām arī analizēt inflācijas sekas investīciju dinamikas kontekstā, un ko mēs secinājām, principā, kā mērens inflācijas līmenis neietekmē investīciju piesaisti un varbūt pat veselīgs ekonomikai. Noteikti deflācija ir ietekmē slikti, gan izaugsmi var kavēt, bet gan arī varētu būt negatīvi ietekmēt arī investīcijas. Bet, ja šobrīd deflācija mums nedraud, ja mēs dzīvojam augstās inflācijas līmeņa apstākļos, un, protams, ja inflācija ir augstākā par 3%, tam varētu būt sekas, bet var arī nebūt. Ja, to mēs redzēsim tālāk. Tātad kādi faktori arī tiek ņemti vērā? Uzņēmējdarbības un investīciju vides nenoteiktība, un šobrīd tām faktoram ir ļoti liela nozīme. Mēs arī dzīvojam augstākas aizņemšanas izmaksu vidē. Tik tiešām, jo augstāk ir cenas, jo augstākas ir izmaksas, un jāsaka, tas inflācija rūpniecības nozare ir daudz, faktiski būtiski augstākā nekā patēriņu cenu indeks, jo rūpniecības cenu indeks ir apmēram 35%, tā kā tas ir, pēc tam tas noteikti var atspoguļoties arī patēriņu cenu indeksā. Mēs sakarā ar cenu pieaugumu samazinās patērētāju reālie ienākumi un arī nedaudz mainās patērētāju preferences. Jo, jāsaka, dzīvot atbilstoši līdzekļiem, līdzekļu augstu cenu līmeņu vidē ir jāpielāgojās, var sakot, te arī ir zināmas izmaiņas. Tālāk, lūdzu. Un te mēs pārējām jau pie ilustrācijām. Tātad investīciju dinamika un līmenis Latvijā. Jūs redzat, ka šobrīd un praktiski sākot no 17. gadā investīciju līmenis un dinamika pamazāk iet uz augšu. Kaut gan Covid laikā tā pieaugums sabremzējās. Bet kas ir svarīgi no šī slaida, ka mēs neesam sasnieguši pirms 8. gada finanšu krīzes līmenī. Neesam sasnieguši. Pat tad, kad bija relatīvi augsts ekonomikas pieaugums, joprojām esam vēl zemākā līmenī nekā tas bija vērots pirms 8. gada. Tālāk. Te ir arī grafiki, kas ilustrē investīciju apjomu izmaiņas par aktīvu veidiem. Te mēs redzam, kā vislielākā, teiksim, investīciju atpalīdzība mēs varam vērot tur, kur ir mašīnas un iekartas, kā arī intelektuāla īpašuma produkti. Ja jūs redzat, ka intelektuāla īpašuma produktu īpatsvars ir ļoti zems, un kaut gan viņš 20. 21. gadā ir augstāks nekā
teiksim, arī, teiksim, 4., 7. gadā viņš ir pieaudzis, tas ir labi, bet viņš joprojām ir relatīvi zems. Un kas attiecās uz tiem ziliem segmentiem, mašīnas un iekartas, tur šobrīd atpalicība no pirmskrīzes līmenī ir ļoti būtiska, jo pirms 8. gada krīzes tas īpatsvars bija 14% un tagad ir tikai 9,2%. Nu, lūk, bet tieši tas ir tas produktīvais sektors, kuru varētu būt saražot liela pievienota vērtība. Principā pastāv tāds, man liekas, mīts, ka kādreiz pirms finanšu krīzes bija pārsvarā tika investēts mājokļos, ja? Kas bija neveselīgi un līdz ar to, kā saka, visas briesmas, bet īstenībā tā tas nav bijis. Protams, ka ja mēs salīdzināsim 2004.-2007. gadu to mājokļu investīciju 12,6% no kopējām investīcijām, tas, protams, ir lielāks nekā šobrīd, bet viņš nav tik būtiski lielāks. Arī tagad mājokļos ir investēts apmēram 9%. Ja? Tā kā arī toreiz 4., 7. gadā mašīnas un iekārtas bija investēta liela daļa. Kāpēc es par to saku? Man nesen bija diskusijā ar Andri Strāzdu. Un kad es teicu, ka joprojām mēs atpaliekam no pirms 8. gada krīzes līmeņa savā investīcijas, viņš oponēja, toreiz pārsvarā investīcijas bija neveselīgi, neīpaši veselīgas, kas nedeva pievienot vērtību mājokļos. Bet redziet, principā tā nav taisnība, ja? Man toreiz viņš nebija laika tajās konferences apstākļos viņam atbildēt, bet es vienkārši gribu teikt, ka tā nav tiesa. Lūk, ejam tālāk. Tātad iepriekšējie slaidi faktiski ilustrē ko? Ilustrē investīciju plaisu Latvijā. Un te viņa arī ir. Un jāsaka, arī Eiropas Savienības ietvaros pēc finanšu krīzes visu laiku mēs runājam par to finanšu investīciju plaisu, kura izveidojās. Un tā investīciju plaisa, es atceros, ka apmēram 11. 12. gadā veidoja kaut kur līdz 25%, ja, bet pēc tam investīcijas faktiski jau kaut kur 18. gadā pirms Covid krīzes jau sasniedza to 8. gadu līmeni, bet Latvijā tā tas nav noticis, un tā plaisa joprojām ir liela, un te es vēlreiz gribu atkārtot to pašu secinājumu, kā slikti, ka mēs atpaliekam segmentā, kas raksturo mašīnas un iekārtas un arī intelektuālo īpašumu produktus. Tālāk. Te ir jau, mēs nonākam pie tam attiecībām investīcijas un inflācija. Ja mēs runājam par investīciju plaisu, protams, jautājums, cik lielā mērā to plaisu varētu teoretiski ietekmēt inflāciju. Bet uz šī grafika mēs principā redzam, kā augsta inflācija Latvijā, es nesaku par situāciju tagad, bet augsta inflācija bija novērota 8. gada krīzes laikā. Ja, jo toreiz jau pirms tās krīzes sākas, kopš 2004. gada inflācija bija ap 6–7%, un 2007. gadā tas jau bija 10%, un 8. gada 15%, toreiz tas bija inflācijas rekords. Bet ja mēs paskatāmies uz investīcijām, sākumā pirms krīzes investīcijas ieplūd bija saistīts ar to, kā mēs bijām pievienojušies Eiropas Savienībai no vienas puses, tātad uzticība no privātiem investoriem pieauga, naudas ieplūde no Eiropas fondiem palielinājās, kredīti toreiz bija nenormāli lēti, un arī fiskālā
politika Latvijā bija raksturojas ar teicienu gāz gridā. Tā kā toreiz, principā, tas investīcijas pieaugums pirms krīzes viņš nebija saistīts ar inflāciju un augsta, relatīvi augsta un mērena inflācija, principā neietekmēja investīciju lielumu. Kas pēc tam, kad mums sākas jau krīze 8. gadā. Protams, ka investīcijas pazeminājās, bet tas bija saistīts ar jos savilkšanu, ar krīzes apstākļiem valstī, atkal ar neusticību. Tas nebija saistīts ar inflāciju, tāpēc, ka inflācija toreiz, uzreiz faktiski nokrita, un 10. gadā mēs jau dzīvojam deflācijas vidē. Un arī pēc tam, tad, kad mums bija ļoti, ļoti mērena vai ļoti zema inflācija, kas 13. gadā vispār bija 0, un pēc tam nesasniedza pat 1%, 17. gadā tas jau bija vienalga zem 3% tā inflācija. Investīcijas tas atkal, godīgi sakot, neietekmē. Ja investīcija kaut kas ietekmē, bet tas vēl joprojām bija pēc krīzes sekas. Un tagad, ja mēs paskatāmies uz Covid laikiem un arī uz Ukrainas karu, diez vai inflācija tur īpaši ietekmē investīcijas lielumu. Tālāk, lūdzu. Bet, protams, ka mēs nevaram pilnīgi uzticēties savai vizuālai secinājumiem, kas izriet no vizuālas novērošanas, tāpēc, ka mēs arī izmantojam korelācijas analīzi, un tie ir korelācijas rezultāti. Tātad pirmais slaids, tas ir kopējas investīcijas valstī un inflācija, tātad korelācijas koeficients ir 0,26, okay? Tas ir ļoti, tā kā korelācijas nav. Ja? Tātad, ja mēs paskatāmies un investīciju un IKP sakarību, tā ir daudz lielāka. Tur kaut kāda 50-50, 0,5 korelācijas koeficients, un tomēr kaut kāda kopsakarība ir. Tālāk. Te mēs redzam arī līdzīgus aprēķinus pa nozarēm. Investīcijas būvniecības aktīvos, tātad atkarība no inflācijas ļoti zema, mašīnas un iekartas ļoti zema, investīcijas intelektuāla īpašuma vispār teiksim 0,01, pavisam nav nekāda sakarība. Un tas attiecās principā arī uz citām nozarēm, lielāks korelācijas koeficients ir tās investīcijas pret iepriekšējo gadu, kad mēs paņemam tas investīcijas, kas bija veiktas nevis tajā pat gadā, kad mēs mēram inflāciju, bet iepriekšējā gadā, ja, ar zināmu lagu. Un te, kad mēs, faktiski viss tā, ja mēs salīdzināsim 3 grafikus, kas ir no labas puses ar 3 grafikiem, kas ir no kreisas puses, tātad, ja mēs ņemam to investīcijas ar atpalīdzību, un tātad gadījuma korelācija ar inflāciju ir bišku lielāka, bet vienalga tā nav pārāk liela. Tālāk. Tātad investīciju šķēršļi Latvijā, kuru mēs secinājumi, izmantojot Eiropas investīciju bankas apsekojumu rezultātus. Tātad, kādi ir galvenie šķēršļi īstermiņā? Un te mums ir faktiski tie grafiki, kas ir no kreisas puses. Mēs redzam, ka ļoti svarīgi faktori ir ārēja finansējuma pieejamība,
iekšēju finanšu pieejamība uzņēmumā, vispārējā ekonomiskā situācija, politiskais un normatīvais regulējums un biznesa perspektīvas nozarei. Mēs redzam, ka visur ir tāda, anormālie rezultāti ir 2020. gadā, bet tas bija saistīts ar Covid krīzi. Lūk, ilgtermiņā galvenie šķēršļi ir neskaidrība par nākotni. Es domāju, ja tas apsekojums tiktu veikts šogad vai nākamgad, tad nenoteiktība pieaugtu vēl vairāk, jo te ir salīdzinot 17. gads ar 21. gadu. Un 21. gadā vēl nebija karš Ukrainā. Ja mēs pie tā vēl pievienotu karu Ukrainā, tā nosacīta zilā līnija būtu vēl izteiktāka. Lūk, un tas attiecās pilnīgi uz visiem, bet jebkurā gadījumā tie šķēršļi vēlreiz darba spēka ar atbilstošiem prasmēm pieejamība. Tas varbūt nav saistīts tik ļoti ar Ukrainas karu, jo mums pat ir bēgļi no Ukrainas, kas daļēji varētu, aizpildīt trūkstošu darba spēku, bet tikai daļēji, un tā pieejama joprojām ir zema. Par ko sūdzās visi uzņēmēji, tā skaitā ārzemju investori. Darba tirgus regulējums, tas arī ir viens no šķēršļiem, uzņēmēju darbības vide, kuru vienmēr var uzlabot, kaut gan man liekas, ka mūsu uzņēmēju darbības vide nemaz nav tik slikta. Enerģijas izmaksas, tagad tas būtu daudz lielāka aplaisa. Lūk, tad finanšu pieejamība arī. Es domāju, ka tagad enerģijas izmaksas izrautos vispār pirmajā vietā, pirms neskaidrības par nākotni. Finanšu pieejamība, atbilstoša transporta infrastruktūra un piekļuve digitālai infrastruktūrai. Ja? Te vēlreiz, ko es gribu teikt, ka tas ranžējums, kādi šķēršļi ir nozīmīgāki, bija izveidoti 21. gadā. Tagad tā secība būtu savādāka. Tālāk. Tagad paskatīsimies uz inflācijas ietekmi uz valsts investīcijām, kā arī uz to kompensējošiem pasākumiem. Lūdzu. Te ir grafika, kas ilustrē, kāda ir attiecība starp valsts un privātajām investīcijām. Mēs redzam, ka principā tomēr dominē privātas investīcijas, bet sakot faktiski ar mūsu iestāšanos Eiropas Savienībā, valsts investīciju īpatsvars pieauga un turās kaut kur 5–6% robežā. Kas attiecās, es varbūt nepieskaršos citiem grafikiem, izņemot vienu par to korelāciju, jo mēs mēģinājām arī apskatīties valsts investīciju un inflāciju kopsakarību, un arī rezultāts ir tāds, ka nekādas tur kopsakarības nav. Nav nekādu brīnumu, tā pati aina mums izveidojas arī ar kopējām investīcijām. Tālāk. Te mums ir valsts investīciju dinamika salīdzinājumā ar citām valstīm. Un interesanti, ka valsts investīciju līmenis Latvijā ir augsts. Un faktiski mēs esam 3. vietā aiz Ungārijas un Igaunijas. 5,2%. Kas attiecās uz valsts investīciju izmaiņām, un te ir 21. gads pret 10. gadu, arī tā ir 4. vieta. Vislielākais pieaugums bija vērojams Maltā, bet tad ir tie paši Igaunija un Ungārija aiz Maltas. Tad mēs esam, ar vārdu sakot, no tā viedokļa, es domāju, ka mūsu valsts dara visu, lai no Eiropas Savienības fondiem piesaistīts ievērojumu daļu. Plus vēl tās investīcijas, kas nāk no valsts budžeta. Principā situācija, te mēs neatpaliekam no īpaši
īpaši no mūsu Baltijas kaimiņiem, un pat esam apsteiguši Lietuvu, bez tam nozīmīgi apsteiguši. Tālāk. Bet man liekas, ka šajā te sadaļa mūsu pētījumā arī ir interesanta, jo mēs veicam neatkarīgo fiskālo institūciju aptauju, un mums atbildēja 11 valstis, un te valstis ir uzskaitīts. Un te mēs mēģinājām saprast, ko jūsu valsts dara ar publiskajām investīcijām, īpaši celtniecībā, apstākļos, kad būvniecības izmaksas ir ārkārtīgi augstas. Vai viņi aptur projektus vai pieļauj masveida indeksāciju? Un ja jā, kā viņi to dara? Ar vārdu sakot, tas bija pirmais jautājums, kas bija uzdots mūsu aptaujā, un otrais jautājums ir, kādu stimulus politiķi ievieš, lai veicinātu privātas investīcijas. Tie jautājumi bija uzdoti pavisam nesen, aizvadīti, faktiski mēs sākam to pētījumu septembrī praktiski, nedaudz ātrāk. Bet kopš septembrā tas bija, ar vārdu sakot, tas attiecas tieši uz mūsu tagadējo periodu, kas mums visiem ir interesanti zināt. Un te ir apkopoti, principā, visas, te ir vidējais aritmetiskais no atbildēm. Tātad valsts politika publisko investīciju jomā augstas inflācijas apstākļos. Tātad, te ir sekojušas atbildēs. Nav speciālas politikas, tiek novērtēts, kā inflācija ievērojami neietekmē publisko investīciju līmenī. Jā, tas ir pilnīgi sakrit ar mūsu novērojumiem. Otrais, pieļauj intensīvu investīciju projektu indeksāciju, ja nepieciešams tiek radīta likumdošana, kas atļauj intensīvu, plašu vai iepriekš neplānotu indeksāciju. Trešā atbild, budžeta līdzekļus pārdala par labu investīcijām. Un ceturtais, Eiropas Savienības finansējumu piesaiste investīcijām ar definētiem mērķiem vai nozerēm. Un par otro jautājumu atbildes ir tādas, tātad valsts politika privāto investīciju veicināšana, nodokļu atlaides un pātrināta aktīvu amortizācija, garantijas un kredīti ar labvēlīgiem nosacījumiem un ES fondi dažādām atbalsta programmām ar noteiktu politikas mērķi. Tagad lūdzu. Te ir, es to slaidu jums neraksturošu, viņš būs pieejams, jo te mēs principā, ja pirmajā slaidā mēs apkopojam principā, kādas atbildes ir bijušas, šeit ir analīze jau pa valstīm, un tad mēs varam izvēlēties, kuras valsts pieredze ir tuvāka Latvijai. Ja, te ir aprakstīti jau padziļinātas atbildes uz tiem pašiem jautājumiem pa visām valstīm. Tālāk lūdzu. Kā es teicu, bija 11 valstis, tā kā pavisam 11. Tad inflācijas mazināšanas un investīcijas veicināšanas instrumenti Latvijā. Ko mēs redzam, ko mēs principā varētu un jau izmantojuši. Tātad investīciju projektu indeksācija saskaņā ar esošo likumdošanu, dažādi atbalsta instrumenti atjaunojumu energoresursu jaudas uzstādīšanai un energoefektivitātes palielināšanai, OIK atcelšana, atbalsts energoietilpīgiem uzņēmumiem un atbalsts visiem uzņēmumiem elektroenerģijas cenu kompensēšanu. Tas ir vienkārši tāds, teiksim, to instrumentu kopa. Tālāk. Tagad es pāriešu pie kapitāla atdeves un galveniem produktivitātes veicinošiem investīciju virzieniem. Šajā te grafikā principā atgādināšu, kas ir kopēja faktoru produktivitāte, kur veidojās no produkcijas izlaides, kapitāla un darba. Un te ir attiecīgi radītāji, kapitāla produktivitāte, darba produktivitāte un kapitāla intensitāte. Tātad, tas ir vienkārši atgādinājums, par ko tālāk būs runa. Tālāk.
Te ir skaitliskie radītāji par to kapitāla intensitāti, produktivitāti un darba produktivitāti. Un te mēs pa valstīm. Un te mēs varam redzēt arī, kur ir Latvijas vieta. Kapitāla intensitāte mums ir relatīvi zema, bet īpaši zema mums ir kapitāla produktivitāte. Nu, un nedaudz labākā ir darba produktivitāte, bet, kā saka, vienalga esam Eiropas valstu zemākajā galā. Tālāk. Te ir kapitāla intensitāte un produktivitāte un darba produktivitāte, bet te mēs redzam vienkārši procentuālas izmaiņas. Nu, runājot par tām izmaiņām, tur aina nav tik slikta, ja, jo, piemēram, kapitāla produktivitāte mums tas pieaugums 19. pret 15. bija ievērojams, ja. Diemžēl tas pieaugums noticis pret ļoti zemā līmeņa. Un viss tas pats attiecās arī uz darba produktivitāti un kapitāla intensitāti, bet kapitāla intensitāte mums tur nekādu dižu sasniegumu nav, jo ir vispār negatīvs pieaugums. Tālāk. Te mums ir grafiks, kurš raksturo korelāciju starp kapitāla intensitāti un darba produktivitāti. Un te gan ir beidzot mums ir liels augsts korelācijas koeficients, tā kā tā kopsakarība ir, eksistē. Bez tam mēs redzam, ka te ir, ka Latvijā ierindojās tajā valstu grupā, kas ietver Ungāriju, Igauniju, Maltu, Portugāli, var sakot, esam tur. Tālāk, lūdzu. Te ir uzkrātā kapitāla nozaru struktūra Baltijas valstis un Zviedrija. Un te mēs, principā, ja Zviedriju mēs ņemsim tādu kā benchmarku, tātad mēs redzam, kas mums atpaliek, kur mēs atpaliekam. Bet ne tikai no Zviedrijas, bet arī no mūsu Baltijas kaimiņiem. Un atkal secinājums ir tāds, ka, ja mēs skatāmies uz apstrādes rūpniecību, sarkanais segments, tad Latvija ir tikai 6,1, un visas 3 valstīs, Igaunija, Zviedrija un Lietuva, mūs būtiski apsteidz. Tā kā tas secinājums arī ir, viņš ir tuvu tam, ko mēs izdarījām arī citos iepriekšējos slaidos. Tālāk, lūdzu. Jā, un te ir uzkrāta kapitāla intensitāte Latvijā un Zviedrijā. Un te mēs redzam, ka mēs principā atpalikam visos iespējamos segmentos, jo Latvijas kopējā atpalicība no Zviedrijas uzkrātā kapitāla intensitāte ir vairākā nekā 2 reizēs, bet īpaši mēs atpaliekam, tas ir pēdējais, pa labi, intelektuāli īpašumu produkti, kur mēs redzam, ja tā atpalicība ir 15 reizes. Un tas faktiski ir redzams no tās ilustrācijas. Un Latvijā ir vērojama struktūrālas nepilnības kapitāla sadalījuma gan pēc aktīvu veidiem, gan nozaru griezumā, un par tiem intelektuāla īpašumu produktiem, tas ir redzams ar neapbruņoto aci. Tālāk, lūdzu. Tātad mēs taisamies, tas vēl nav izdarīts, jo pētījums vēl nav pabeigts, bet mēs vēl plānojam ekspertu aptauju, un ekspertiem tiks uzdoti šādi jautājumi, kādi ir galvenie faktori, kas šobrīd ietekmē investīcijas Latvijā. Ņemot vērā, ka pagaidām inflācijā šobrīd vismaz ietekmē daļēji.
bet nu tagad iespējams tieši pēdējos mēnešos, kad inflācija ir sasniegusi pārsniegusi 20%, tad varbūt tā negatīva ietekme būs augstāka. Bet jebkurā gadījumā to mēs pagaidām nevaram secināt no skaitliskas analīzes, bet mēs varam uzdot šādu te jautājumu. Otrais, kādi ir galvenie politikas instrumenti, lai mazinātu augstās inflācijas ietekmi uz investīciju projektu īstenošanu? Kādi ir galvenie politikas virzieni privāto investīciju produktivitātes palielināšanā vidēja un ilgtermiņā? Tātad, pēc aptaujas veikšanas, protams, mēs visus iepazīstināsim ar rezultātiem. Tālāk, lūdzu. Jā, tagad secinājumi tālākie soļi. Faktiski es varbūt par secinājumiem negribu vairs runāt, jo es ļoti daudz patērēju jūsu laika. Es drīzāk pievērsīšos priekšlikumiem, un priekšlikumi ir šādi. Tad mums nepieciešams pilnveidot inflācijas kompensējošos pasākumos. Mēs mēģināsim noformulēt, kādā veidā to darīt, bet sakarā ar to, ka ir nepieciešama atgriezniskā saite ar uzņēmējiem, mēs drīz pabeigsim tā saucamās interaktīvas platformas izveidi, kur uzņēmējiem būs iespēja nepārtraukti sniegt savus priekšlikumus tātad kompensējošiem pasākumiem, lai tās inflācijas ietekmi pēc iespējās mazināt. Tātad investīciju galvenie virzieni produktivitātes celšanā, protams, ir saistami arī ar uzlabojumiem nodokļu politikā, bet ar nodokļu politiku jārīkojās ļoti uzmanīgi, un tāpēc tas prasa faktiski atsevišķu analīzi, jo tagad ļoti daudz diskusijas ir par iespējamo iedzīvotāju ienākumu nodokļu samazinājumu, bet šobrīd mēs atturamies no kaut kādiem priekšlikumiem tajā virzienā, tas ir ļoti sensitīvi. Ņemot vērā nenoteiktību arī ar budžeta ieņēmumiem. Daudz vairāk nozīmes ir valsts stimuliem ieguldīt inovācijas un cilvēku kapitālā, un te gan nepieciešami varbūt atrast ar uzņēmēju palīdzību kaut kādus risinājumus un priekšlikumus. Un tad arī mēģināsim rast kaut kādus prātīgus priekšlikumus, kā var mazināt darba spēku nepietiekamību un arī kā palielināt finansējumu pieejamību. Kaut gan tas arī šobrīd ir ļoti, ļoti sarežģīti runāt par darba spēkā nepietiekamību. Migrācijas politika mums ir diezgan strikta, paļauties uz to, ka mums pieaugs dabiskais cilvēku pieaugums. Tas var sasniegt pie vislabākiem nosacījumiem tikai pēc vairākiem gadiem. Darba spēks trūks tagad. Kas attiecas uz finansējumu pieejamību, tad te arī ir, ņemot vērā kredītlikmju celšanos, arī ir sarežģīti. Bet, jebkurā gadījumā konsultēsimies ar uzņēmējiem, mēģināsim noformulēt. Runājot par īstermiņa aktuāliem uzdevumiem, tie ir paplašināt indeksācijas iespējas investīciju projektiem, ja fiskālie nosacījumi to atļauj. ANM programmas iespējama restruktūrizācija un finansējuma pārdale par labu ieguldījumiem, tātad attīstība un inovācijās. Altum jaunu atbalstu programmu izstrādi, atbalsts nodokļu un grāmatvedības politikas jomā ar mērķi veicināt produktivitāti un inovācijas. Un es jau minēju, vēlreiz atkārtošu, uzlabot dialogu ar uzņēmējiem. Tas laikam ir viss, ko es gribēju šodien pateikt. Tālākie soļi mēs plānojam ņemt vērā jūsu
priekšlikumus un komentārus. Mēs mēģināsim visai drīz pabeigt to interaktīvo platformu un arī datu bāzi. Tātad gala versiju plānojam iesniegt ministrijai nevēlāk kā decembra vidū. Un, protams, ka tādā gadījumā tas viss būs pieejams, un tā prezentācija būs pieejama laikam uzreiz pēc mūsu semināra. Mēs viņu ieliksim savā mājaslapā un arī varam izsūtīt visiem dalībniekiem. Paldies jums par uzmanību. Tagad gaidu jūsu reakciju. Tā, mēs tagad laikam varam noņemt to nu jā. Tā, tagad es... Kas tas ir? Jā, Dāce, lūdzu. Jā, Ina, paldies par šo prezentāciju. Kā vienmēr ļoti lieliski strukturēta un kvalitatīvi sagatavota, tā kā paldies par to. Šī tēma ir īpaši svarīga gan esošās inflācijas apstākļos, kad ir nepieciešams investēt gan alternatīvos energoresursos, gan arī visas vecās bēdas, kas mums bijušas ar produktivitāti, tehnoloģisko procesu inovācijām, kas arī ļoti labi tika parādīts prezentācijā. Varbūt dažas remarkas no manas puses, kā mēs šodien dzirdējām prezentācijā un arī turpinot vakardien Latvijas Bankas konferencē izskanējušo, mums šobrīd ir pilnīgi cita situācija, kā bija 2008. gadā, kad ekonomika bija pārkreditēta un lētā kapitāla brīvā pieejamība bija viens no galvenajiem inflācijas dzinuļiem. Šobrīd inflācija ir vairāk tā kā ārēja dēļ energoresursu cenu pieauguma, kas jau atspoguļojās arī pārtiks cenu pieaugumā. Man ir tāds mazliet provokatīvs jautājums, par ko es gribētu aicināt izteikties arī pārējos klātesošos. Jūs ieskatā, kādu ietekmi atstāja centrālās bankas politika, kāpinot starpbanku procentu likmes ar pilnīgi leģitīmu mērķi ierobežot inflāciju, bet tāpat laikā vai mazliet nesanāk tā, ka mēs ar skrūvgriezni mēģinām nagli iestiprināt sienā, jo tomēr tie inflācijas cēloņi ir drusku citi. Jā, un tad vēl no manas puses arī par to interaktīvo platformu uzņēmējiem. Esmu mazliet pārsteigta šo dzirdēt no Fiskālās disciplīnas padomes priekšsēdētājas, jo strukturēts dialogs, protams, ir lieliski, bet tāpat laikā jāsaprot, ka var izdarīt tik, cik var izdarīt, un ilgtermiņā tomēr ekonomiskā izaugsme būtu balstām uz tirgus cenām, nevis uz subsidētiem pasākumiem. Attiecībā uz cilvēku resursiem, tātad mēs redzam lielu potenciālu vispārējām digitālām apmācībām, gan no cilvēku resursu puses, kas ļaut uzņēmējiem tur, kur iespējams paplašināt savus potenciālos darbiniekus ārpus loģiskām geogrāfiskām robežām, un arī, protams, jo mēs kā sabiedrība būs digitāli advancētāki un gudrāki, jo mēs arī spēsim labāk saņemt digitālos pakalpojumus. Piemēram, kā praktiski piemēri varētu minēt attālinātās ārstu konsultācijas, kas jau Covid laikā dažviet diezgan labi sākās, bet vēl arī tur noteikti ir potenciāli. Jā, paldies! Paldies, Dāce! Es pēc tam arī norēģēšu uz tiem diviem jautājumiem, bet šobrīd es gribu dot vārdu Ievai Opmanei. Labdien, esmu Ieva Opmane no Latvijas Bankas, un tur gan tika minēts arī tas jautājums par monetārā politiku, bet vispirms par pētījumu. Gribu pateikt tiešām lielu paldies, jo tas ir investīcijas tāds liela tēma, kas Latvijai tomēr ir diezgan sāpīgi, ceļš es salīdzinu, kā gadu laikā ir attīstījušās investīcijas Lietuvā un Igaunijā, un kad meklē tos iemeslus, kāpēc pie mums viss tā kā lēnāk notiek. Varbūt no metodoloģijas man tāds ieteikums paskatīties uz dažādām inflācijas komponentēm, jo varbūt, kad investīcijas neietekmē pārtikas cenas,
bet viņus varētu ietekmēt daudz vairāk rūpniecības cenu, pakalpojumu, enerģijas izmaksas. Tā kā varbūt patestēt, kādas ir tās sakarības, ne tikai pret kopējo inflāciju, bet arī pret kādām atsevišķām sadaļām. Protams, arī tie iemesli var laika gaitā mainīties, un inflācijas ir sevišķi publiskās investīcijas ļoti ietekmē arī vienkārši līdzekļu pieejamību kaut vai no Eiropas Savienības līdzekļiem. Un kaut kā varbūt pakontrolēt ar to, cik daudz pa gadiem mums nāk tās salīdzinoši drošas investīcijas no Eiropas, kas nav īsti atkarīgas no tā, kāda mums ir tā ekonomiskā situācija. Vienkārši jāmāk viņas tad paņemt. Jā, un tas jautājums par tā procentu likmi celšanu, tas noteikti ir tāds grūts un sāpīgs, un centrālā banka, protams, nevar mainīt, cik maksā benzīns vai cik, kur dabūt papildus gāzes resursus Eiropai, bet tā kā inflācija ir monetārās politikas mērķis kontrolēt un noturēt tādās zināmās robežās, tad jāizmanto arī tie instrumenti, kas ir monetāras politikas rīcībā. Un savā ziņā tas nozīmē arī pieprasījuma samazināšanu un tās vides tādu, ka tā vide paliek investīcijām tāda grūtāka, bet tas tomēr ir tas instruments, kas ir viens no, kas šādā inflācijas apstākļos ir jāizmanto. Jā, paldies, Ieva. Es pagaidām neredzu paceltas rokas. Tad es tomēr, es redzu Aleksejs. Jā, mēs tevi nedzirdam. Unmute, lūdzu. Labdien! Jā. Tagad dzirdēt? Jā. Labdien, kolēģi! Es arī gribētu pateikt lielu paldies Latvijas Universitātei un Latvijas produktivitātes padomēji. Es īstenībā ļoti pārsteigts pozitīvā konteksta, kā burtiski nesen Latvijas produktivitātes padome prezentēja citu pētījumu, tagad vēl vienu. Jā, vienīgais varu pateikt, ka bravo, jūs ļoti labi strādājat, tiešām liels paldies. Arī daži tādi komentāri, varbūt no manas puses, tie komentāri varētu būt tādi ļoti tehniski, jā, bet tik un tā. Ja mēs paskatāmies uz to inflāciju, tad mēs redzam, ka inflācija nav homogēna, jā. Vide inflācija ap 20%, bet atsevišķām PCI sastāvdaļam tā inflācija gada izteiksme varētu būt pārī 100%, piemēram, kā elektroenerģija, gāze, jā, bet, piemēram, ja mēs runājam par kaut kādiem pakalpojumiem, piemēram, telekomunikācija vai restorāni vai viesnīcas, ja tur varētu būt ap 10%. Ja līdz ar to tā inflācija, viņa ietekme dažas nozares atsevišķi, ja, un kontekstā ar ražotāju patēriņa cenu indeksi un parasto PCI mēs redzam, ka ražotāju cenu indeks jau pārsniedza 30%, ja, bet PCI veido ap 20%. Visticamāk, tas nozīmē, ka uzņēmēji spēj kaut kādā veidā absorbēt vai minimizēt tās ražošanas izmaksām, kaut kādā veidā iespējams uz sava peļņas rēķina. Un varbūt runājot par tālākiem soļiem, šajā pētījumā varbūt ir vērts izpētīt arī, kā attīstās Latvijas uzņēmēju peļņa, un kā inflācija varētu ietekmēt, kā inflācija ietekmē uzņēmuma peļņu un arī līdz ar to arī potenciālas investīcijas nākotnē. Un vēl viena tāda arī varbūt ļoti tehniska lieta attiecību uz korelāciju. Jums bija slaids, kur bija 2 grafiki korelācija starp investīcijiem un IKP. Ņemot vērā, kā investīcijas ir IKP sastāvdaļa, tad, protams, tur jābūt kaut kāda korelācija, ja, bet attiecību uz to, ka starp investīcijām un inflāciju nav nekādas korelācija. Šeit tāda lieta, ka jūs ņemat vērā investīcijas salīdzināmās cenas, ja, bet ir arī dati faktiskas cenās, un starpības starp faktiskām cenām un salīdzināmām cenām ir tieši tas deflators, jeb cenas. Un ja mēs no kaut kāda radītāja noņemam nost cenas, un pēc tam mēģinām salīdzināt, izvērtēt šī radītāja korelāciju ar inflāciju, tad varbūt arī tāpēc arī nav nekādas korelācijas, jo
mēs tad noņēmām to cenu efektu. Varbūt arī šajā, man arī nav tādas uzreiz ātras atbildes no savas puses, kā to var izanalizēt savādāk, ja, bet varbūt tas ir tieši tāpēc, ka tiek ņemts vērā investīcijas salīdzināmās cenās. Jā, paldies, tas ir viss no manas puses. Jā, paldies, Aleksej, paldies, Laimdota. Nē, Laimdota mums raksta kaut ko, es neredzēju. Laimdota, tu negribi kaut ko pateikt? Jā, tā jūs mani dzirdat, redzat? Jā. Paldies, gribu pateikt Steinbukas kundzei, patiešām ļoti labs pētījums, un man aprīnu rada, ko Inna var izdarīt tikai ar savu enerģiju, un šeit es gribētu ekonomikas ministrijai, kuri klausās, pateikt, ka tas, ko produktivitātes padome tagad izdarīja, tas bija faktiski ar ļoti minimāliem līdzekļiem. Un, manuprāt, šis pētījums parāda, ka tomēr zinātne var dot idejas ministrijām un valsts pārvaldei. Un tāpēc es gribētu aicināt ekonomikas ministriju, kaut kāda nauda jau ir noteikti, lai varētu tiešām atbalstīt Latvijas universitātes pētniekus, ne tikai Latvijas universitātes. Un kopā darbojoties, manuprāt, nevienkāršo situāciju tagad var uzlabot. Es klausījos un visu laiku domāju, ko tagad ekonomikas ministrijai klausoties, ko darīs rītdien. Noklausījos šodien un ko darīs rītdien ar šo pētījumu. Man gribētu zināt, ko ekonomikas ministrijai darīs rītdien. Jūs iesiet no ministra, droši vien tas pats ministrs paliks, un pārstrādāsiet vai ko darīt tagad? Tas ir tas jautājums. Skatos uz Zīles kundzi, ko darīt tagad, kad pētījums ir un faktiski jau izdarīs aptaujas, papildinās, bet principā jau redzami tie virzieni, kas mums ir laika gaitā. Paldies, Steinbukas kundzei vēlreiz. Paldies. Kamēr neredzu rokas, es varbūt daži komentāri. Ja tā ir piedod. Jā, neredzēju. Jā, lūdzu. Īsu repliku, paldies, Straujums kundze, par komentāru. Viņš skaļāk jūs varētu, jūs kaut kā nedzird. Halo? Jā, dzird. Jā, Straujums kundze, paldies par komentāru. Es domāju, ka šeit ir jāsaprot, ka visi šie jautājumi, par ko mēs runājam, gan inflācijas ierobežošana, gan procentu likmes, ka tas tomēr ir politisks jautājums, un mēs kā ministrijas ierēģi, katram ir jārisina savu iespēju robežās. Šis 3 pētījumu projektu sadarbības līgums, kas mums ir ar LV Peak, manā ieskatā ir ļoti veiksmīgas sadarbības piemērs, un mēs tā, kā esam līdz šim veiksmīgi uzsākuši, tā arī turpmāk veiksmīgi turpināsim sadarboties. Jā, paldies. Es tiešām gribu pateikt, ka iepriekšējais pētījums, kuru es prezentēju nesen par apsteidzošiem indikatoriem, un arī tas abi pētījumi tapuši ar ministrijas atbalstu. Un es ceru, ka mēs, ja mēs attaisnosim cerības, tad varbūt mūs arī turpmāk nodarbinās ar kaut kādiem pasūtījumiem. Bet, jebkurā gadījumā, ko es ieteiktu darīt ar šo te pētījumu, un tas arī ir daļai atbilde par to interaktīvo platformu, kur mēs taisamies izveidot. Viena lieta, protams, var informēt politikas veidotājus, kā izpētot to Latvijas praktiski neatkarības vēsturi, bet īpaši tās neatkarības vēstures daļu, kas sākas ar 2000. Gadu, bišķi ātrāk, kad bijām ceļā uz Eiropas Savienību, pēc tam pievienojamies, tā ir mūsu datu bāze. Un pētot
tos visus datus, mēs tā kā nesecinājām, ka ir milzīga korelācija starp inflāciju un investīcijām. Protams, ka mēs varam nedaudz vēl sīkāk pāanalizēt to secību, to, ko Ieva Opmani piedāvāja, un paskatīties uz inflācijas sastāvdaļām. Mēs arī varam nedaudz padomāt par to, ko mums ieteica Aleksejs. Nu, tas būs vēl kaut kāda padziļināta izpēte, bet jebkura gadījumā mēs nevarēsim, neko īpašu mēs nesecināsim no tā. Arī, ja mēs sāksim rīkoties, analizēt ražotāju cenu indeksu sakarā ar investīcijām. Es nedomāju, ka tur būs milzīgas atšķirības secinājumos. Cita lieta, ka tāda situācija, kura mēs dzīvojam šobrīd, viņa ir unikāla, ka tik tiešām inflācija ir nevis mērena, bet augsta. Tā vēl nav hiperinflācija nekāda gadījuma, bet ar augsta inflācija. Augsta inflācija, protams, kaut kādā veidā investīcija ietekme, bet mēs to nevaram no tās vēsturiskas analīzes to secināt. Līdz ar to vienīgais, ko mēs varam darīt, tas ir salīdzināt ar to, kas notiek citās valstīs, un pastīties uz šāda te. Tas ir vienīgais. Bet katram gadījumam tas ir tas secinājums, ar kuru var sniegt politiķiem. Bet kas attiecās uz inflāciju mazinošiem pasākumiem, tad mūsuprāt ir svarīgi nodibināt to dialogu ar uzņēmumiem, un ja uzņēmēji piedāvā, samazināt visus nodokļus, vai ne visus, bet daļēji un visus subsidēt, protams, ka tas ir vienkārši var pieņemt zināšanai, bet tas arī ir viss, ja? Bet iespējams, ka viņam ir kaut kādi citi priekšlikumi, kuru kā valsts var, tur pārdalīt investīcijas ANM fondā, optimizēt, kur varētu būt atdeve, kādā veidā var vēl tur kaut ko stimulēt. No tā viedokļa labāk to dialogu uzturēt un tādā gadījumā kaut ko no tā prātīgu dabūt. Kas attiecās uz Latvijas bankas, Eiropas centrālas bankas politiku, protams, ka augstas procentu likmes neveicina augšupēju. Tas ir skaidrs, ka tas ir viens no lejupslīdes faktoriem. Diemžēl arī Federāla rezervju sistēma rīkojas tāpat, bet tur, kā mums arī Lagardas kundze informēja, tur ir nedaudz cits inflācijas cēloņi, vairāk saistīts ar pieprasījuma inflācijas. Eiropa tas ir vairāk izmaksu inflācija, kaut gan vienalga pieprasījuma elementi nevar izslēgt pavisam. Bet jebkurā gadījumā Eiropas centrāla banka rīkojas ar zināmu atpalīdzību tajā pat virzienā, kā to dara Federāla rezervju sistēma. Tas ir likumsakarīgi. Un vidējā termiņā tas dos efektu inflācijas mazināšanai, bet ir jārēķinās ar to, ka pieprasījums būs nospiests, un līdz ar to mums ir jāmeklē citi izaugsmes faktori. Tā ir mana reakcija. Tā, es redzu divas rokas paceltas, Līva, un pēc tam Vladislavs. Jā, labdien! Liels paldies par prezentāciju. Es gribēju nedaudz izteikties par to, ko Zīles kundze jautāja par centrālās bankas lomu un investīciju sakarā tieši. Viena no lietām, es domāju, ka jāuzsver ir tas, ka procentu likmes, tās, protams, ietekmē investīciju lēmumu pieņemšanu, bet tas nav noteicošais faktors investīciju lēmumu pieņemšanā. To mēs arī redzējām, ko Ieva Steinbuks kundze prezentēja šo aptauju. Ja, tās ir, kas ir noteicoši, tās ir ekonomikas izaugsmes jautājums, ekonomikas attīstības prognozes un, protams, un arī šie regulācijas jautājumi valstī tieši, un tā nodokļu vide. Un tas, kas, teiksim, centrālās bankas kontekstā un likmju celšanas kontekstā ir svarīgi, ir tas, ka centrālā banka mēģina nodrošināt ekonomikas stabilitāti ilgākā termiņā. Ja? Stabila inflācija mums nodrošina pāredzamu attīstību visiem uzņēmumiem. Un uzņēmuma
lēmums par to, vai viņš investēs vai ne, lielā mērā ir atkarīgs no viņa peļņas šobrīd un no viņa peļņas nākotnē. Un viņa peļņa nākotnē ir lielā mērā atkarīga no tā, vai ekonomikas attīstība norisināsies paredzami, mierīgi, un teiksim, tā vide būs sakārtota nākotnē. Augstas inflācijas apstākļos mēs neesam kaut kādā mēs esam milzīgas neskaidrības apstākļos. Augsta inflācija ir neskaidrība, neskaidrība nav laba vide, lai veiktu investīcijas. Tāpēc centrālās bankas, jebkas, ko viņi var darīt, lai šo augsto inflāciju mazinātu, ir palīdzēs investīcijām tādā ilgākā termiņā. Un, protams, tagad tas svarīgais jautājums ir, vai uzņēmumi, vai centrālā banka spēs nobalansēt likmju celšanu tā, lai mēs iegrožotu inflāciju, bet pavisam nenokautu, protams, ekonomiku. Bet skaidrs, ka inflācijas iegrožošana tas ir pats galvenais mērķis un nekā citādāk, bet kā šobrīd ar šo procentu likmi celšanu mēs tikt galā ar inflāciju nevaram. Un tas galvenais kanāls šajā uzņēmumu, teiksim, gaidās par nākotni, noteikti ir arī šīs, un gaidās par to, kā un vai viņi investēs, būs arī tas, kāda būs šī inflācija nākotnē. Tā, paldies! Jā, paldies, Līva. Tagad Ladislavs. Jā, labdien visiem un paldies tiešām Innai Steinbukai par šo pētījumu. Bija ļoti interesanti skatīties un klausīties. Un personīgi man divas lietas liktos uzrunājums šajā kontekstā. Saprot, mēs esam pārbaudījuši hipotēzi attiecībā uz inflācijas un investīciju savstarpējo ietekmi un secinām, ka tās ietekmes tādas būtiskas šeit nav, kas ir labi, bet šis domu gājiens man virza meklēt kādos citos virzienos un gribēju jautāt tāpēc Steinbukas kundzei, vai ir paredzēts šī pētījuma ietvaros vai cita varbūt nākamā kāda pētījuma ietvaros skatīties uz citām hipotēzēm, kas ietekmē investīciju piesaisti. Šeit prezentācijā arī vairāk faktori jau parādījās, kuri tika, analizēti caur uzņēmumu aptaujām, bet es varbūt varētu mēģināt izvirzīt tādu ļoti vienkāršojot tādu hipotēzi, ka varbūt tāds ļoti nozīmīgs faktors ir tautsaimniecības struktūra un tās izmaiņas pašas par sevi. Ja mēs paskatāmies uz apstrādes rūpniecību, pārējo rūpniecību, kādu daļu tā ir ieņēmusi mūsu pievienotajā vērtībā, kas ir saražota Latvijā, tad viņa pretēji NAP plāniem jāatzīst, diemžēl, un nacionālās industriālās politikas plāniem pretēji ir samazinājusies, nevis pieaugusi, bet varbūt tieši šī joma varētu būt tā, kurā ir šīs investīcijas vispotenciāli iespējamākās, bet kaut kādu iemeslu dēļ, un te es varētu minēt, piemēram, tas, ka mēs esam slinki ieguldīti pētniecībā, attīstībā, kā arī privātie uzņēmēji ir diezgan neaktīvi šajā jomā, ir radījis to, ka šīs investīcijas vienkārši nenotiek, gan ne no nacionālā kapitāla, gan ne no ārvalstīm. Vai šī hipotēze varētu būt tāda viena no galvenām, un vai vispār jūsuprāt tā ir pietiekami ticama un pārbaudāma šādā te kontekstā saistībā uz investīciju piesaisti Latvijā? Paldies! Jā, paldies par jūsu hipotēzi un arī ierosinājumu šos te pētījumu turpināt. Bet, principā, tas, ko jūs teicat, tas, man liekas, jau ir pierādīts. Tā, ko likumsakarība starp izaugsmi un investīcijām, inovācijās un izglītībā un attīstībā, tas, principā, ir pierādīts, varbūt nav tik ļoti sīki pierādīts, bet, jebkurā gadījumā būtu interesanti
protams, to turpināt un arī atrast priekšlikumus, kādā veidā var ietekmēt vai motivēt uzņēmumus, uzņēmējos arī investēt pētniecību un sastrādāties, un kādā veidā arī valstī ir pēc kādiem kritērijiem viņiem vajadzētu sadalīt tos Eiropas fondus, neaizmirstot par augstāko izglītību un inovācijām. Tas ir fakts. Tā kā mēs to ņemsim vērā, paldies. Tā, kolēģi, ir vēl jautājumi? Es vienkārši neredzu, nevienu paceltu roku neredzu. Nu, ko tad, es nezinu, Dāce, pēdējais vārds, tad jums. Jā, paldies, Inna. Paldies par pētījumu. Man šķiet, ka viss izdevās ļoti labi. Gaidīsim pētījumu nodevumu un pēc 2 nedēļām uz nākamo pēdējo šo 3 pētījumu ciklu noslēgumu prezentāciju. Paldies, bet nākamo jau prezentēs Olga. es savu priekšnesumu šobrīd jau kāds ievadvārdus no jums arī Jā, sagaidīsim. Labi, kolēģi, paldies jums un visu labu, jauku nedēļas noguli.